Labrīt! Vakardien mums bija viena atslodes diena. No iepriekš tik intensīvās braukāšanas apkārt. Un arī plusā tam visam vakar vēl gāzu visu dienu kā no spaiņa. Turpat līdz mašīnai atskriet jau būtu pilnīgi slapši. Un tad šobrīd kāpjam mašīnā šodien un līdz pat mūsu izlidošanai. Pēc 3 dienām lietu vairs nesola. Un tagad vēl pabraukāsim apkārt, skatīsimies tādus apskates objektus. Interesantā satiksme. Nu, pastāst kaut ko. Laucam, beidzot nelīst. Ja dzīvojam gars. Noplūk. Kas tas tāds par piedzīvojumu gāru? Vakardien piedzīvojam gars. Ko tu vakar darīji? Es neko. Kāpēc? Atpūtu. Ak tā. Jūties atpūties? Atbraucam uz Galatī klosteri. Klosters ir augsts kalnos un te viss ir vienā mākonī. Pats klosters rekonstruējās, restaurējās. Mēģināsim pieiet tuvāk, paskatīties, varbūt kaut kas būs redzams. Minūtes tālāk ir spotiņš, kur ir apstāties, un aiziesim līdz vienam apskates objektam, kas Google mapos parādīts. Cerams, ka viņš ir reāls, un arī tiksim kaut kur iekšā. Tur vecas sliedes. Braukt ar vilcienu, viņa ir tādu skatu, gandrīz kā Šveicē. Tur ir kāpi, tur mums nav ko darīt. Vēl pagru. Tur ir upe lejā. Kur tur lejā ir proti klosteris. Ja viss būs pēc plāna, tad nokļūsim līdz viņam. Rikšņiem beidzot izlīdām. Izlīdām kaut kādā karjerā. Un tā izskatās, ka mums palikam būs jāiet apkārt, lai pašā apakšā nokļūtu. Jo te aujē. Labi, iesim tur pa krauju. Tur lejā iesim. Nu, tagad ir lielais kvests. Jāatrod tā mežonīga ala, uz kuru mēs nākam. Ar ielas apaviem te taču nav ko darīt. Kā tik nav tur pa labi. Ejam skatīties. Es domāju, ka varbūt tur. Te tā, ka iemīt.
Nekur stalaktīta gabaliņš nolūzis. Nu, šī ir īstā neturistiskā Gruzija. Pavisam random ala, bez nekādas infrastruktūras. Spriežot pēc visi nejauši karjeru rokot ir atrasta. Google mapos atzīmēta. Dosimies iekšā skatīties, kas tur darās. Viens veidojums. Stalaktīts. Tur kaut kas noteikti tālāk vēl ir. Jā. Tad tālāk viss ir forši. Kur nolūzuši stalaktīti. Wow. Cik te ir augstu. Kur stalaktīti. Un turpat tālāk dziļš un paliek riktīgi lipīgs. Slidens, neesmu pārliecināts, ka es uzkāpšu atpakaļ. Dosimies atpakaļ. Pilnīgi tumsa. Kaut kur. Tur vēl stalaktīti. Un viens bija tur ālā. Jā, sabildēju. Un kāda tev iespaidi? Iespaidi lieliski, ļoti forši. Jo mežonīgāk, jo foršāk. Veiksmīgi esam glīduši. Nevienu neaģitējam neko tādu darīt. Katrs riskē pats ar savu veselību. Mēs esam gatavi noriskēt, lai parādītu citiem. Tā kā fantastiska vieta. Google Maps šoreiz laiks Google Mapam parādīja tādu mežonīgu vietu, par kuras eksistenci nevienā TripAdvisorī nekur neko neuzrāda. Tā kā iespaidi fantastiski pirmoreiz mūžā un cerams, ka ne pēdējo. Jā, jo dulāk, jo labāk. Taņa arī smaidīga un laimīga. Tagad jāiet peļķīties, tur jānoskalo kājas, jo tur bija baigi lipīgs māls. Tik tā tāda sajūta, ka uz katras kājas ir pa kilogramam klāt. Kā līdz pašam klosterim var ar vienu mašīnu aizbraukt, bet ceļš ir tik skaists, ka iesaku labāk atstāt mašīnu tur augšpusē un iziet un izbaudīt arhitektūru. Wow, kāds skats paverās. Krava nav, krauja. Ļoti skaisti tur ir. Tur ir skaisti, jā? Jā, tiešām.
bijām pašā klosterī arī iekšā, vai tā bija baznīca. Katrā ziņā tur sēdēja darbinieks. Ja to tā nosaka. Tirgoja suvenīriņus. Nopirkām nokašotas lietiņu. Parādi. Šādi te. Tas bija viens no mūsu uzdevumiem. Šoreiz braucot Gruzijā. Klosterī kādu sprādzīti nopirkt. Izpildīts. Tagad es jūs filmēšu visu. Jūs neskrienat uz ceļu. Durvis spiež kādām. Bunkas arī sapaļojās tās kūkainas. Mēs taču nebrauksim viņam pāri. Brauksim. Kaut kur lejā iesim meklēt ūdenskaitumu. Tur augšā atkritumi, tur atkritumu kaudzes šausmas. Nu, šī ir ekoloģiska katastrofa. Tā kā gandrīz nedēļu līst lietus, ūdens līmenis upītē ir ļoti augsts, līdz ar to iesim pa augstu skatīties ūdenskrituma augšējo pusi. 5 minūtes tajā virzienā. No, un tad otru kāju tur. Nav te traki. Kāpēc māte savu kopāt? Es skaitu vadas, nevar pavaist garām. Kādas tā filmēšanas process. Tagad spēļam telefonu. Tad man jāizdomā, kur kājas. Taņu notransportējām. Viss kaut kur iekritusi. Nē, reku. Redkons, ka līdz boltiņas ir sazīmēts. Tiem tālāk. Wow. Katrs pa sevi. Tur ir. Tikai tas augsts.